sākam tā. Ir tāda grāmata, kuru sarakstījis ir, kā aizmirst, kā viņi sauc. Kas to Madlēnas Meņģeles draugs bija sarakstījis? Mežāks. Mežāks, jā. Sarakstījis Madlēnas Meņģeles draugs, jā. Paņemu to grāmatu, izdosu sīki, viss, kas pa Meņģeli, viss pasvītrots, viss saliks pa punktiņiem. Un tā sapratam, ka viens no pamatīgākiem ciemiem, ja, tajos senajos laikos, ir bijusi Meņģele. Ka ne tik Madliena vienmēr, ne Madliena pats par sevi, bet Meņģele. Un ka Meņģelē, nu lūk, ir tādi gaiši cilvēki, jūs redzat, jā, jūs tur redzat. Īsts Meņģelietis šis te ir, šis kungs. Nu, un tā Sudraba Bēģus, pirmais skolotājs, viss, nu, to taču nevar atstāt novārtā. Tas viss jāceļ augšā un jādomā, lai celtu Meņģeļiem pasapziņu, Meņģeliešiem. Jo cilvēki bija, nu tiešām tādi, tik apātiski un tādi, un visiem likās, ka tik no viņiem ņems, vai ne? Ko jūs gribētu teikt? Es gribu vienu slavas dziesmu vēl Meņģelei piedziedāt klāt. Tā, kad es pabeidzu institūtu un sāku jau strādāt un satikos ar skolotājiem jau kā ar kolēģiem. Tad tik es uzdināju, man teica, tu jau no Meņģeles ģimnāzijas. Super. Jā. Kāpēc Meņģeles ģimnāzijas? Tāpēc, ka Meņģelē skolotāji visi bija ar akademisko izglītību. Jā, Spriņģis bija kādreiz sen atpakaļ. Nu, Barone, Ozoleņa, Lauks, Grunzemniece, Šmite no Ograiniem. Tie visi bija apkārtējo saimnieku bērni, kas sūtīti uz augstākām skolām, lai saimniekotu mājās. Lai mācētu Pēc kāda tur saimniekošana vairs kolhozos, visi bija skolā. Un tādēļ arī saucam Meņģeles akadēmiju, ka visi skolotāji akadēmisko izglītību. Nu tālūk. Nu, un tad sākam to. Un tad man atkal uzritās paziņa vēl viena, kas ir muzejā Rīgā, tajā literatūras muzejā. Lēman Milde. Un kā to darīt, kā visu to darīt, ja? Kā visu to darīt. Un tāpat laikā atkal sagadās, kad nāk pie tā jau strādājam, kad Imants Ziedonis iet atkal ar savu šito teitānu grupu, koku atbrīvotāju grupu, ja? Tur man atkal gadās viens skolas biedris tajā kompānijā, un tur gadās Vilnis Titāns tēlnieks, ja? Un sākam, ka vispirms ir jāuztaisa Meņģelē izstāde, lai viņi zin un jūt, man tā Milda palīdzēja, atved viņu šeien un palīdzēja ierīkot un visu un tā. Un tie bija arī cilvēki, viņi neprasīja nekādu naudu. Nu, tikai pārējais tās dienas, ko viņi šite vai ne, un lai viņus aizvedu uz vilcienu vai kur kaut kur vai ne, jo viss tas bija tā. Un uztaisījām to, un tas tēlnieks bija uztaisījis krūšu tēlu, ja? Kādu viņš, jo tajā reizē, kad viņi te bija ar to Ziedoni kopā, vai ne, arī, ka visu šito pastāstīja viņiem par to Madlēnas Meņģeles draudzi un par to Sudraba Bēģu, ka tas ir bijis te un tā, un ka tas ir pirmais skolotājs un viss. Uztaisījis bija to krūšu tēlu, kas tagad ir pieminekļī, bet tikai bija tāds maziņš un bija es nezinu, no kāda materiāla viņi tur taisa, no ģipsa. Ja? No ģipsa taisa, no jābija uztaisīs. Un bija mums te izstāde, pirmais, kas bija izstādīta. Un tad antikvariātā nopirku Sudraba Bēģu kopotos rakstus, visus sējumus dabūju. Un tad vēl meklēju grāmatas šitās, kas te ir Sudraba Bēģu, visas antikvariātā pirktas, meklētas un sazītas. Un jau viņas laikam ir paputējušas arī es tā. Nezinu, vai visi sējumi ir. Nu,
Nu, tad tas viss tā kopā bija, es nezinu kā. Mana meita beidza vidusskolu. Kur ies? Nu, viņa ies uz kultūras akadēmiju. Labi, ej. Un tāpat laikā jādara bija viss, lai es saglabāju Rīgā dzīvokli, jo zinu, ka bērni mācās un bērni ir jāmāca, lai viņi izmācās vai ne, saglabāju Rīgas dzīvokli. No sākuma tur bija mamma pierakstīta, ar mamma, tas arī bija ar mammas dzīvoklis. Un pēc tam parakstīju uz manu vārdu, un tad šitās sūdzības, kas tur nāca. Viņai ir Rīgā dzīvoklis, viņai ir tas, viņai ir šitas, viņai kas tas ir. Tas viss bija, lai tiem eņģeļiešiem būtu labi. Nu, un tā aizgāja tā mana meita uz konservatoriju, ja? Pa kultūras pasākumu organizatoru, nu, tajā nodaļā. Un es saku labi, es saku ļoti labi. Es saku, tev viss ir, kas ir, un to arī virzījām, un viņi arī visi kursa darbi, visi bija saistīti, visi diploma darbi, viss vēl ir diploma darbs citas, viss bija saistīts ar Meņģeli. Uztaisīja gan tam atvēršanu Siliņiem, ja, viņai bija projekts gan skolai 120 gadi, tas bija atkal viens kursa projekts, kur visi meņģeli, tad bija ļoti pateicīgi visi. Tik daudz meņģeliešu bija saradušies te un sabraukuši, un tad daudz materiālus te iedeva, un viņi arī no skolas laika un viss. Tad bija, jūs nebijāt uz to 120 gadu skolas jubileju? Bet es neatceros. Man liekas, ka es biju. Viņa, droši vien, ka man liekas, ka es biju, bet man šis tas jau no un tad nāk, un tad vēl kā sārā, Liepiņi taču te mācījušies, Liepiņi. Aktieri, ja? Mācījušies. Jā, nu, un tad mēs dabujam Liepiņu Edgaru, ja? Pēteris tad netika, Liepiņu Edgaru, tas uztaisīja mums te koncertu pilnīgi. Bāle pēc tā izlaiduma bija viņā, un viņš dziedāja. Un Pēteris atkal bija, ka bija Siliņu atvēršana, tas atkal dulo Dauku atkal lasīja. Nu, te viss tā sakrita, ka visam tam bija jābūt.